Nu, un tad es mēģināju te jums šo to pastāstīt, ko atradu no dažādiem modeliem. Nu, tātad mēnesis zemes pavadonis, kuram mēs, kas esam pilsētnieki, pievēršam arvien mazāk uzmanības, iespējams ir galvenais iemesls, kāpēc vispār uz zemes ir radušās saprātīgās būtnes. Mēnesis ar savām regulārajām izmaiņām pats savā izskatā un iespaidu uz zemi saisuma un bēguma veidā un regulāro saules aptumsu iemesls jau no vissenākajiem laikiem piesaistīt cilvēku un mūsu senču uzmanību. Un lika iedomāties par tādu jēdzienu kā laiks. Vai bez tā rastos civilizācija? Jādomā, ka nē. Senākajiem cilvēkiem mēnesis bija dievība, un viņi to neuztvēra kā kaut ko zemē līdzīgi, kā tālu esošu zemi. Šī dievība regulāri mainīja savu izskatu, un pēc tā varēja izmērīt laiku. Tas īpaši vērtīgi kļuva tad, kad cilvēks sāk nodarboties galvenokārt ar zemkopību. Zemkopiem bija jāspēj domāt par nākotni, par sezonālām izmaiņām un tam līdzīgām lietām. 7. gadsimtā pirms Kristus senajā Babilonijā strauji attīstās matemātiskā astronomija un tiek izkopots mēnesis kalendārs. Tomēr mēnesis senajiem babiloniešiem joprojām ir dievība. Nu, vienu no tādu mēnesis dievības veidiem mēs tur redzam uz tā attēlā kā kreisi. Dievības mēnesis ratos brauc, debesu jumu, nu, kaut kāds līdzīgs tā kā Hēlijas senajiem grieķiem. Priekšstats par mēnesi kā par cietu zemē līdzīgu pasauli rodas tikai senajā Grieķijā. Pateicoties sengrieķu filozofiem un dzejniekiem, kas cenšas pārdomu rezultātā atjaust pasauli un tās mūžu. Sengrieķu varonim Orfejam tikā piederot vārdu, ka Zeus esot radījis arī citu bezgalīgu zemi, ko nemirstīgie dievi sauc par Selēnu, bet cilvēku par Lunu. Antīko laiku pētniekam uzskata, ka šo vārdu autors ir Pitagorietis Kekrops no 5. gadsimta pirms mūsu ēras. Arī citi sengrieķi domātāji uzskatīja, ka mēnesis ir līdzīgs zemē. Tikpat liels un bezgalīgs, bet plankumus tā ir kalnu un ielējas. Anaksagoras pat sastāda mēnesis kārtu. Turklāt viņš uzskata, ka mēnesis ir apdzīvots un uz tā ir tāds pat apdzīvots vietas kā uz zemes. Pazīstamais grieķu cilnis romiešu filozofs Plutarks vēsturiskajā sacerējumā sarunas par seju, kas redzam uz mēnesi diska, atsauc uz kādu svežzemnieku ceļotāju, kas pabijis uz mistiskas Opigijas salas. Rietumos no Kritu salām, ko studējis astronomiju, pēc tam to pašu darījis Kartāgā, pētot senos rokrakstus. Svešinieks esot stāstījis, ka uz mēnesi redzamās daļas ir gan kalni, gan ielējas. Vienu no lielākajām saucot par Hekats mājokli, bet divas citas par garajām ielējām, jo pa tam dvēseles dodoties uz to mēnesi daļu, kas reizēm ir vērsta pret zemi, bet reizēm pret debesīm. Abrīnojam, bet šajā fragmentā gandrīz ir aprakstīta librācija. Nelielas mēnesi kustības, kad rodas iespēja skatīt tos mēnesi rajonus, kas parasti atrodas mēnesi otrajā pusē. No atziņas, ka mēnesis ir tāds pats kā zeme, bija tikai viens solis līdz tam, ka rodas domas par to, ka mēnesis ir apdzīvots. Šāds solis, protams, tiek spērts, un pirmie ciklonētieši selenīti droši ienāk sengrieķu prātos. Plutarks tā apraksta mēnesi iemītniekus. Mēnesi iemītnieki, ja tādi ir, visdrīzāk nav resni un ir spējīgi ēst visu, kas pagadās. Augšējā telpa rada smalki organizētas dzīvās būtnes ar ierobežotām dzīvnieciskām vajadzībām.
cits pasaules var būt citāds, un to būtnes ir piemērotas citiem apstākļiem. Mums tas liktos neticami. Tas būtu tāpat, ja mums būtu liekt iespēja pieiet pie jūras, un mēs tikai zinātu, ka tās ūdens ir rūgts, nelietojams, bet kāds stāstīt, ka jūras dzelmē mīt visdažādākās būtnes. Lai nu kā uz mēnesi var dzīvot būtnes, kurām nav vajadzīgs viss tas, kas vajadzīgs mums. Un tāpēc tas, kas saka pretējo, neņem vērā visu to dzīvības daudzveidību, kas ir pie mums. Pārsteidzīšu mūsdienīgs uzskats. Laerts Diogēns raksta, ka Efeses Heraklīts pat bija pazīstams ar vienu cilvēku, kas esot nokritis no mēnesis. Senie grieķi uzskatīja, ka uz zemes no mēnesis ieradās ne tikai cilvēki, bet piemēram Nemējas lauva. Dēmons metā lādā, ko vēlāk nogalina Heraklis. Grieķu rakstnieks un satīriķis Samos Lukjāns kas strādājis par advokātu Antiohijā, daudz ceļojis un rakstījis visai dzēlīgas satīras pret ortodoksālo ticību, bieži tiek tēvēts par pirmo rakstnieku fantastu vēsturē. Viņa spalvai pieder pēdiņās fantastiskie romāni Ikaromeniks un Patiesais stāsts. Pirmajā grāmatā galvenais varonis Meniks, gribot atkārtot Ikara varoņu darbu, ar spārniem aizlieto uz Oliņu, bet pēc tam līdz mēnesim, lai no augšas paskatītos uz zemes vietām. Lai varētu lidot, Meniks rīkojas visai barbariski. Viņš noķer divus putnus, ērgli un maitulī, nogriež tiem pa spārnām, ērglim labo, klijai kreiso, tad ar stiprām siksnām piesien tos sev pie pleciem. Tad uzkāps uz Akropolis mūriem, viņš met lejā un lido. Uz mēnesi Meniks satiek filozofu Empedoklu, kur uz tā ir uznesis vulkāna Etijas izvirzums. Viss beidz ar to, ka Dieva atņem viņam spārnus, lai viņš nejauktos to darīšanās, lidinoties pa kosmosu. Otrā grāmata, kas pretendē uz titulu pirmais zinātnis fantastiskais romāns vēsturē, stāsta par jūras braucējiem Atlantijas okeānā, kuras okeāna viesulis ar visu kuģi 8 dienu laikā aiznes uz mēnesi, kur viņi sastop daudz eksotiskas ārpus zemes dzīvības formas un pat piedalās zvaigžņu karos par planētu Venēru. Vispirms viņus saņem gūstā maitu klīvi jāatliek, kas no smilza apmēra plēsīgos putnus izmanto zirgu vietā. Putniem ir 3 galvas, bet viņu lidspalvas ir resnākas par kuģu mastiem. Jātiek aizved ceļotājs pie vietējā valdnieka, no kur viņi uzzina, ka selenītiem draudz saules armijas uzbrukumu, ko vada varenais karavadonis Faetons. Turklāt vēl saules pusē karo iebrucēji no lielā laiva zvaigznājuma. Īsti kosmiskā opera. Lukjāna mēnesi iemītnieki ir visai dīvaini. Viņi savu vēderu izmanto par kabatu, un augstā laikā tajā slēpjas viņu bērni. Bērni uz mēnesi piedzimst nevis sievietēm, bet vīriešiem, un tiek iznēsāti viņu ikros. Kad selenīts mirst, viņš izgaist kā tvaiki. Ēst selenīti neēd, tikai ieelpo ceptu lidojošu varžas maržu. Selenītiem uz kājas ir tikai viens pirksts bez naga, kad viņi ir saukstējušies, viņiem no deguna tek nevis iesmas, bet medus. Ar vienu vārdu sakot, Lukjāna fantasē uz nebēdz. Ar antīkās kultūras norietu zūd interesi ar par mēnesi. Viduslaikos daudz seno domātāju darbi ir bojā, vai tiek speciāli iznīcināti. Vienīgā antīko laika autoritāte ir viduslaikos ir Aristoteles. Viņš uzskatīja, ka mēnesis ir gluda lode bez dzīvības, vairāk spīdeklis nekā planēta. Jauns mēnesis pētīšanas periods sāks 17. gadsimtā, kad Galileo Galilejs ar jaunu no izgudrojumu teleskopu pēt mēnesi virsmu un nosauc tā tumšos apgabals par jūrām, bet krešos par sauszemi. Ar teleskopu pārbruņotais astronoms sašķoba Aristoteļa pozīcijas un mēnesi atkal sāk uztvert kā veselu pasauli, kaut mazāk par Zemi.
Pat svētie tēvi sāk apspriest iespējamos kontaktus ar selenītiem. 1638. gadā Anglijā pēc autora nāves izdod bīskapa Francis Godwina grāmata nosaukumu Cilvēks uz mēnesi, jeb neparastais ceļojums, ko veicis spāņu piedzīvojumu meklētājs Dominiks Gonzales, jeb Gaisa Sūtnis. Grāmatā stāstīts par to, kā Seviļas augstmanis Gonzales pieradina meža gulbi varu, līdz iejūtas tos ratos un izglābis no katastrofā cietuša kuģa, taču gulbi nes viņu arvien augstāk, uz Tenerifi virsotni un vēl augstāk. Gulbi šaujas augstāk arvien ātrāk, līdz pamazām ātrums zūd un rati apstājas. Virvs vairs nav nostieptas, viss aparāts un ar ceļotājs ir sastinguši nekustībā, it kā viņiem nebūtu svara. Spāņu ceļotājs savus izjūtas apraksta tā. Šajā brīdī es sapratu to, par ko filozofi līdz šim nav pat domājuši. Smagie priekšmeti pievelkas zemes centram ne jau tāpēc, ka tas ir dabiski, bet gan tāpēc, ka tos drīzāk pievelk kāda noteikta zemeslodes īpašība. Vai kas tāds, kas atrodas tās dziļumā, līdzīgi kā magnēts pievelk dzelzi. Tā nu bez jebkādas materiālas palīdzības putni palika karājamies gaisā kā zivs rāmā ūdenī. Bija ļoti baisi, un es būtu nomiris no bailēm, ja vien man nepiemīst spāņu gars un vīrišķība. Ir aprīnojami, jo laikam bīskaps Godvins ir pirmais cilvēks pasaulē, kas raksta par gravitāciju. Bezvar stāvokli un taisnu virzienu kustību kosmiskajā telpā. Un tas viss 50 gadus pirms Īzaka Ņūtona. Arī tālāk Godvins aprīnojami precīzi apraksta kosmosu. Te nebija ne dienas, ne naktis, zvaigznes spīdēja vienmērīgi spožas. Tās nemira guļoja, bet spīdēja ar bālu gaismu kā mēnesi no rīta. To nebija daudz, bet tās likās 10 reiz lielākas nekā skatoties no zemes. Varonim likās, it kā zem viņa griežas milzīgs globus ar kontinentu kontūrām. Pēc 11 lidojumu dienām varonis sasniedz mēnesi un nosēžas tā jūrā. Uz mēnesi ir tikai saules. Sekmīgi nosēdies ceļotājs sastop selenību. 3 metru gars ar olīvu krāsu ādu cilvēkiem līdzīgas būtnes. Vietējā civilizācija, protams, ir monarhija, un pēc leģendas to ir dibinājis atnācējs no zemes. Tāpēc ar viņu uzņem ļoti silti. Tomēr pārziemojas uz mēnesi, spānis gatavojas lidot atpakaļ. Gūti sāk iet bojā, un ceļotājs baidās, ka paliks uz mēnesi uz visiem laikiem. Par spīti tam, ka Godvina selenīte ir dēli, godīgi, tīrīgi un viscaur pozitīvi, gandrīz var teikt ideāli cilvēki. Tajā pašā 1638. gadā izdod vēl vienu citu bīskapu Džona Vilkinsa grāmatu par ceļojumu uz mēnesi. Liekas, ka saruna par jauno pasauli planētu ir pirmā grāmata, kurā stāstīts par īpašu gatavotu zinātnisku ekspedīciju uz mēnesi. Kā lidaparātu Vilkins piedāvā izmantot gaisa balonu. Autors cenšas izdomāt visi, piemēram, tā kā ceļojuma laikā kosmosā bruņinieks negaida pilas, kurās viņi varēs atpūsties un pāriest, tad varbūt līdzīgi kā dzīvniekiem ziemas guļāri cilvēkiem būtu jāguļ ziemas miegā, pārtiekot tikai no ētera gaisa. Nākošais. No jaunā laika intelektuāliem, kas domā par lidojumiem uz mēnesi, ir karaliskais leģmedis Piers Forels, kas saraksta traktātu jaunas runas par daudzveidīgajām pasaulēm, citām apdzīvojamām planētām, nezināmām zemēm un tā tālāk. Līdz mūsdienām nav nonācis neviens šī darba eksemplārs. Nav precīzi zināms ar izdošanas gads, 1647. vai 57. Taču laika biedru pārstāstos šis tas atrodams. Pilnīgi iespējams, ka šo traktātu ir lasījis arī dzejnieks Dumpinieks Sirano de Bergeracs, jo apmeklē to pašu jauno filozofu klubiņu ko Borels. Tomēr savu raksturu dēļ Sirano dod priekšroku nevis gudriem traktātiem, bet raiskiem stāstiem.
garstāstā Mēness valstu un impēriju komiskā vēsture, viņš raksta par vairākiem variantiem, kā ceļot kosmosā. Pats neticamākais savākt stikla traukos rasu, kas saules staru ietekmē ceļus uz augšu. Taču stāsta varonis, tuvojoties Mēnesim, laikam īsti negrib tur nokļūt tādā veidā, jo viņi turp nes pārāk ātri. Var notikt katastrofa, tāpēc viņš sāk sist trauks ar rastu, kamēr nenolaižas Kanādā. Taču no savu plānu viņš neatsakās un uzbūvē mašīnu ar atspēri un koku pārņems. Taču starts neizdodas, mašīna nogājas. Izāstais sasitums, varonis atgriežas pie aparāta. Un redz, ka vietējie karavīri ir to uzlabojuši, piesienot pie tā raķešu saistus, ar domu, ka tās tiks iedegtas viena pēc otras, lai uzturētu lidojumu. Tas ir Arnolda Bergerac varot uzskatīt par daudzpakāpju raķešu idejas autoru. Tomēr šajā laikā Eiropā raķetes saišķu konstrukcija jau bija plaši pazīstama. Stāsta varonis lido uz Mēnesi, visas raķetes izdeg, bet lidojums turpinās tik un tā. Varonis saprot, ka vainīgais ir buļļas smadzenes, ar kurām viņš iezied savas rētas, tās velk viņu uz augšu, jo Mēnesim ir spēja izsūkt kaulu smadzenes no dzīvniekiem. Beidzot Mēnesis ir sekmīgi sasniegts, un savos klejojumos par tos ir ANO varonis sastop ne tikai mūsu paziņu Dominiku Gonzalesu, bet ar senāks vīrus Enoku un Iliju, kas nokļūst uz Mēnesi nemazāk oriģinālākā veidā. Taču no katra ceļojuma ir jāatgriežas. Varonis izmanto vēl eksotiskāku veidu. Ieraudzījis, ka kāds velns rauj zelli kādu Mēnesi grēcinieku un atcerējies, kur atrodas elle, viņš pieķers pie nabaga grēcinieku un ar autostopu nonāk atpakaļ uz zemi. Notiek strauji tehnikas attīstība, tomēr progress Mēnesi stāstos it kā apstājas. Nākošie interesantākie stāsti par Mēnesi liek noticēt, ka uz Mēnesi var nokļūt tikai miegā vai izmantojot dažādas astrālus būtnes. Piemēram, vācu astronoms un matemātiķis Johanns Keplers pēc viņa nāves publicētajā darbā Sapnis ir Mēnesi astronomija 1634. Tātad šajā darbā Keplers stāsta, ka aizrāvies ar Bohēmijas leģendām, lasījis par turienes burvi libušu un aizmirst sapņo, ka viņš lasa kādu citu grāmatu. Tajā kāds jauns cilvēks astronoms ar savas mātes burves starpniecību nodibina sapkarus ar kādu Mēnesi garu, kas stāsta viņam par selenītas astronomiskajām zināšanām. Faktiski gan tā ir populāra zinātniska grāmata par Kopernika sistēmu, kas bagātināta ar pašu Keplera novērojumiem. Keplera selenīta ir lielāka par cilvēkiem, bet dzīvo īsāku mūžu. Diennaktī viņi spējot apviet apkārt pasaulē. Mēnesi puse, kas vērsta pret mums, ir kā mūsu pilsētas un dārzi, bet otrējā pusē atrodas lauki un meži un tūkstneši. Tomēr bija reālāks skats uz Mēnesi. 1657. gadā jezuīts Atanasijs Kirhers publicē grāmatu Ekstatiskais debesu ceļojums, kurā kāds teorididakts satiek noslēpumainus pārnotu radījumu kosmielu, kas pārvērš viņu par garu un aizved ceļojumā uz Mēnesi, un tālāk uz citām planētām līdz pat cietajām debesīm firmamentam, kur pēc kā laika uzskatiem stiprinājās zvaigznes. Mēnesis Kirkeram ir sterila planēta, kas noklāta ar dārgakmeņiem. Ūdens tur ir tīrs un caurspīdīgs, bet vienīgā dzīvība ir kaut kādi metāliski ķērpi. Kosmēlis paskaidro, ka tāds ir Dieva plāns. Ja uz Mēnesi nav cilvēku, tad tur vairāk ar neko nevajag. Cita jezuīta Gabriela Daniels atcerējums ceļojums Dekarta pasaulē. Tas ir tas labi.
tā, šeit ceļotājs uz mēnesi satiek visi senlaiku domātājus, kuriem uz mēnesi ir izdevies realizēt savus mērķus. Platonam sava republika, Aristoteles nodibinājis liceju. Par spīti naivajiem priekšstatiem autors absolūti precīzi atzīmē, ka mēnesis sastāv no tiem pašiem elementiem kā Zeme. Pirmais zinātnieks, kas atklāja, ka mēnesim nav atmosfēras, ir Kristiāns Huygens, kas vēro mēnesi disku saules atomsummu laikā. Nav zināms, vai populārais angļu rakstnieks, neaizmirstamā Robinsona autors Daniels Defoe, bija iepazinies ar Huygens atklājumu. Taču, kad viņš raksta savu pirmo politisko pamfletu, tad nekavējoties sūta savu varonu uz mēnesi. Romānā konsolidators jeb atmiņas par dažādiem notikumiem mēnesi pasaulē. Stāstījums sākas ar alternatīvās pasaules vēstures aprakstu, kurā valda varena Ķīnas impērija. Apvienojot maģiju un zinātni, ķīnieši gudro rada apbrīnojamu mašīnu, kas spēja lidot starp zvaigznēm. Tās uzbūve aprakstīta kādā Mira Čočo Lasmo darbā, kurā stāstīts, ka mēnesis ir tāds pats kā Zeme, un uz tā dzīvo arī cilvēki, jo, kā zināms, Ķīnas imperatori kādreiz uz Zemes ir ieradušies tieši no mēnesis, lai apmācītu primitīvās tautas visādām gudrībām. Vēlāk ķīniešu elite bieži lido uz mēnesi un atpakaļ, uzturot ar selenītiem ciešas kultūras sakarus. Ar laiku lidojušo mašīnu un to dzinēju konsolidātoru būve kļūst par veselu industriju. Rodas arvien modernāku modeļi, tipiska mašīna ir neparasti viegla un hermetiska ratveida konstrukcija ar plašiem spārniem 50 jārdu izplatumā, kas tiek salīmēti no īpaši audzētām 513 spalvām. Kustību nodrošina konsolidators, kas ir tvertne ar ugunīgu garu, kas ir izsaukts ar maģiskām manipulācijām. Sarkannieki ceļotāji izvietojas rati iekšpusē, kur spārnu vēzienu trokšņi ieejāt iekrīt hipnotiskā miegā, tāpēc ceļojumā nav jāņem līdz daudz pārtikas un ūdens. Defoe atzīst, ka mašīnas ideja ir aizņēmies no bīskapa Vilkinsa darba. Taču Defoe pirmais raksta par to, ka starpplanētu kuģi prasīs īpašu ražošanas un eksploatācijas kultūru. Vairākās lapusēs Defoe apraksta katastrofas, kas ar šīm mašīnām ir notikušas, ja tām bijušas sliktas vai nolietotas spalvas. Selenīta aprakstos gan Defoe nav īpaši oriģināls, vienīgi izsmēja esošās dzīves reālijas. Defoe darbs rada veselu epigoņu rindu. 1727. gadā ar pseidonīmu Kaldeids Samuels Frants, kas reizē ir ar galvenā varoņa vārds, tiek publicēts romāns Ceļojums uz Klukstī. Satiriskā darbā tiek rakstīts par izdomātu valstu Klukstī, kurā strādā pie mēnesi sasniegšanas projekta ar īpaši apmācītu putnu palīdzību. Ceļojuma mērķis ir zelta iegūšana mēnesi kalnos. Lidojums uz mēnesi norit sekmīgi, tiek satikti selenītu milži, tikai tos neizdodas atpuļķot, kā lēticīgos citu kontinentu iezīmēšanu zemes. Selenītu patriec zemes cilvēks no saviem kalniem. Citu Defoe epigoņu vidū var minēt prozeju Robertu Peltu, kas saraksta romānu sēriju par kādu Pītera Vilkinsa piedzīvojumiem. Viens no romāniem ir Pītera Vilkinsa Ceļojums uz mēnesi, kurā varonis Defoe Svifta stilā cieš katastrofu un nokļūst pie spārnotiem cilvēkiem, kas norakstīti no Jonathan Swifta laputiem Nornputas valstī. Viņi pārzina starpplanētu lidojumus un nogādā galveno varonu uz mēnesi. Zinātnieks un mistiķis Emanuels Swedenborgs tā aizraujas ar astrālajiem lidojumiem, tad 1758. gadā izdod grāmatu Debesu noslēpumi, kas atrodas svētajos rakstos vai dievvvārdos ar dīvainām vīzijām garu pasaulē un eņģeļu debesīs.
vienkārši tajā gadsimtā bija populāri ļoti gari grāmatu nosaukumi, kuros gandrīz varēja kā anotācijā izlasīt, kas tur būs. Tāpēc arī tādi nosaukumi. Te viņš raksta par to, kā viņa dvēseli ceļo uz Mēnesi un iepazīstas ar turienes ļaudīm, kas, kā izrādās, runā izmantojot nevis plaušu, bet gan vētra gaisu. Laikam tāpēc viņiem skrimslis, kas priekšā satur ribas, stieps uz leju pāri vētram, bet citādi viņi ir diezgan līdzīgi cilvēki. Mēnesis tēma ir tik populāra, kā pat austriešu komponists Jozefs Haidns pēc kā Boltonī libretis saraksta komisku operu Mēnesis pasauli. Tomēr minētā komiskā opera Bufs nav fantastika. Sižets, kas ņemts no Parīzes tirgus teātra lugas Mēnesis inscenators Arlekins, īstumā ir šāds. Skopam tirgonim Bonarfēdem ir divas meitas, Lariča un Flaminija. Meitām ir puiši, bet tēvs neļauj precēties. Viens no puišiem, Ekliptiko, ar viltīgās kalpones Lizetes palīdzību nolēma Skopulu piemānīt. Izmantojot Bonarfēdes mīlestību uz astroloģiju un lētticību, viņš iestāsta tam, ka ir dabūjis no Mēnesis imperatora brīnuma zāles, kas var pārcelt cilvēku uz Mēnesi. Bonarfēde zāles iedzer un aizmieg. Tās vienkārši miegu zāles. Tikmēr Ekliptio dārzā iekārto viltus Mēnesi, kalpi Ernesto un Lizete notēlo Mēnesi valdniekus pāri un pierunā tirgoni piekrist meitu laulībām. Pēc tam viss atklājas, bet ar savām. Bet tēva ir jau pavēlu. Tēvam atliek samierināties ar notikušo. Vēlāk vesela rinda komponisti arī savās operās izmanto šo libretu. 18. gadsimta otrā pusē grāmatas par Mēnesi turpina iznākt, taču reāli paņēmieni, kā tur nokļūt, joprojām netiek piedāvāti. Apmēram laika periodā no 1768. līdz 72. gadam tiek izdoti itāļu estampu meistara Filippo Morgana 10 akordu sēriju. Ievērojamāko lietu kolekciju, ko redzējuši Sērs Vailds Skals un Sinjors de la Īrs savā slavenajā ceļojumā no Zemes uz Mēnesi. Oportos redzam cits pasaules iezīmieši un turienes fauna un flora. Lekmeņus ieskauj visai klīnisks ornaments, kas liecina par to, ka tajos laikos Klīna un Mēnesis Eiropiešiem likās kaut kas vienādi tālu. Tad mēs redzam, kā Mēnesis iemītnieks medī turienes dzīvniekus. Ar baigo skalpeli. Mēnesis iemītnieks pārvietošanās līdzekļi. Mēnesis iemītnieku mājas, tāpat arī braukšanas līdzekļi uz ūdens. Te ir arī cits Mēnesis radības. Īsti nevar saprast, lai tas putns tiek izmantots, lai viņas pārni ir puru vietā, bet grūti pateikt, ko tas fakts nozīmē. Putna barošana te notiek. Tā, tas jau ir tālāk mazliet. Tā. Tātad, Florentietis Morgans ir strādājis Neapoles mākslinieku grupā, kas apkalpoja Spānijas karalu Karlos III, kas vienlaicīgi bija Neapoles karalis Karlos VII un Sicīlijas karalis Karlos V. No vēstures var uzzināt, ka valdīt viņš sāk 15 gadu vecumā kā Pārmas hercogs Karlos I, tad nav brīnums, ka viņam vien gribējās no visu tāpam, kur aizvietot citās pasaulēs. Tāpēc viņš ir pasūtījis šādu, acīm redzot, albumu. Laikam jau par 18. gadsimta
par 18. gadsimtu var spriest arī, piemēram, no Marijas Annas de Rumjē Robertas iespiestā grāmatā ar nosaukumu Milorda Setona ceļojums pa 7 planētām uz gara pārniem. Tā saka, mēneša tehnoloģijas rakstnieku darbos neattīstās. Par kariem raksta arī cits pazīstams 18. gadsimta rakstnieks Luis Sebastians Mercier, kur stāsta par mēnesi. Un vēl anonīmi izdod Francijā grāmati Redzējumu garu pasaulē. Un šajā te grāmatā, kur pieraksta vienam franču utopistam, ir aprakstīts pirmo reizi lidaparāts, kas ir smagāks par gaisu. Viņš izsaka visai pravietiskus vārdus par aviāciju, starpplanētu lādiņiem un mākslīgajiem zemes pavadījumiem. Bretons stāsta arī par gadsimtu mijā populāro teoriju, ka Zeme, Saule un citas planētas īstenībā ir milzu apmēra dzīvu organismu. Bet visa dzīvā daba, kas atrodas uz tālu cilvēks ieskaitot, ir tikai parazīta. Minētā teorija tiek skaidrota arī kāda Nikolas grāmatā La Philosophie, kad lielais franču revolūcijas orators Honoré de Mirabeau skaidri paziņo, ka visi debesu ķermeņi ir dievības, planētas dievi. Saule savukārt ir augstākā esība. Planētas ir atdzesušas saules un visām tām ir sava augstākā apziņa. Varam teikt, ka loks ir noslēdzies. Esam nonākuši pirmotnējo cilvēku līmenī, kuriem arī debesu spīdekļi bija dievi. Par to, ka mēnesis ir apdzīvots, nešaubās arī zinātnieki. Piemēram, britu astronoms Viljams Heršels. Viņš uzskata, ka uz mēnesi varētu būt pat labāk apstākļi dzīvībai nekā uz Zemes. Tomēr dzīve nestāv uz vietas 18. garu gadsimts beigas un sāka 19. inženieru gadsimts. Cilvēks sāk aizrauties ar gaisa kuģošanu un nav brīnums, ka tiek piedāvāts idejas par lidojumiem arī kosmosā, izmantojot gaisa balonus. Tajos laikos jau visi nezināja, ka kosmos ir bezgaistāvu. Ja neskaita Džonu Vilkins, tad pirmais, kas piedāvā gaisa balonu lidojumam uz mēnesi, ir slavenais amerikāņu rakstnieks Edgars Alans Poe. Savā darbā kādā Hansa Klāva neparastie piedzīvojumi, kur šis minētais Rotterdamas Birgers dodas uz mēnesi pašu gatavotā gaisa balonā. Tomēr šajā gadsimtā šāds Poe darbs paliek tik vienīgais. Populārākais rīks, lai sasniegtu mēnesi 19. gadsimtā ir lielgabals. Un te, protams, jāatceras Zivs Vērns un viņa romānus No zemes uz mēnesi. Taisnā ceļā 97 stundās un 20 minūtēs. Tas ir pilnais nosaukums. Tomēr Zivs Vērns ir stingrs zinātniskās tehniskās fantastikas piekritējs un neatļaujas fantazēt par lietām, par kurām pat nav īsts zinātnisks teorijas. Tāpēc viņa romānā un tā turpinājumā selenīta nav. Romāni izsauc citu autoru līdzīgu sižeta darbu parādīšanos, taču Vērnam ir arī priekšklājēji. 1728. gadā ieprasēts Makdarlu sasaka ceļojumu uz mēnesi, kurā zemes cilvēks, ko milzīgs viesulis aizrauj uz mēnesi, atgriežas uz zemi ar selenītu uzbūvēt jūsu garu lielgabalu palīdzību, no kura tiek izšauts mutes veids lādiņā. Diemžēl autors savā fantāzijā pārpušas, jo uzskata, ka lielgabals ir vajadzīgs tikai, lai izšautu lādiņu ārpus atmosfērai. Tālāk tas kustas ar spārnu palīdzību. 1815. gadā
tiek izdots satirisks garstāsts Skvaira QQ ceļojums uz mēnesi, ko sarakstījis profesionāls ilustrators Urnejs. Ironiskā veidā viņš stāsta par kādu Skvaira lidojumu uz mēnesi ar lādiņu, kas pārvērš lielā lietu sargā, lai varētu notikt mīksta nosēšanās uz mēnesi. Ja turpinām par Žilu Vernu, tad, protams, žurnālisti ir uzroduši, ka Vērņa aprakstītajos lidojumos ir kaut kāda līdzība ar reālā kuģa Apollo lidojumiem. Nu, lai gan, manuprāt, tas ir gandrīz aiz matiem pievilkts. Žila Verna lielgabals ir būvēts Floridā, no kurienes arī paceļas Apollo. Lielgabals sauc par Kolumbiādi, bet Apollo 11 moduli Kolumbija. Abās apkalpēs ir 3 cilvēki un tā tālāk. Pēc Žila Verna uznākšanas sāks polēmika par to, vai iespējams uzlidot kosmosā izšautam no lielgabala. Zinātnieki konstatēs, ka nē, taču tas nekavē publicēt romānus par šo tēmu. Vairākus mēnešus lielgabals apraksta franču fantastiķi Georges Defors un Henri de Crapigny. Romānā Krievu zinātnieki neparastie piedzīvojumi, kas publicēts 1895. gadā. Tas ir tetraloģijas pirmais romāns, kurā stāstīts par divām ekspedīcijām, kas īpašos lādiņos dodas uz mēnesi. Pirmajā lādiņā uz mēnesi no Kolumbijas teritorijas tiek izšauts austrāliešu zinātnieks Teodors Šarps un viņa asistents Šneiders. Pārslotas un nosēšanos uz mēnesi mīkstina matraču un asperts. Otrā ekspedīcija ar vagonu granātu startē no Cotopaxi vulkāna Ekvadorā, un lādiņu kosmosā izšvies vulkāna izvirs. Apkalpē 5 locekļi, un tos vada Pēterburgas profesors Mihails Osipovs. Trieciens pret mēnesi ir briesmīgs, bet cilvēks necieš. Mēnesim ir vāja atmosfēra, nokļuvuši mēnesi otrā pusē, kas ir apdzīvot ceļotāji sastopas ar selenītiem, kas ir norakstīti no tā laika priekšstatiem par marsiešiem. Kaulaini, 4 metrus gari giganti ar lielu, bet šauru brūšu purvi un milzīgām ausīm uz milzīgas galvas. Kas turas uz tik lielu kaklu, ka liekas nolūzis. Tolaik uzskatīja, ka mazākā spiediena dēļ arī plaukšām nav tik ļoti jānopūlas. Osipovs, redzot selenīti lielās galvas, uzskata, ka viņi ir gudrāki par cilvēku. Dzīvo viņas zemē izraktās kurmi alās, izņemot galvas pilsētu, kas veidotas dažādām ģeometrisku figūru mājām. Protams, lieta, ka selenītu darbības pēc nevar redzēt no zemes, jo, tas automātiski nozīmē, ka viņi dzīvo alās. Ļoti loģiski. Šāds priekšstats dzīvo ļoti ilgi. Tas redzams arī Herberta Velsa darbā, pirmie cilvēki uz mēnesi. Un beidzot ar padomu bērnu literatūras klasiķi Nikolaju Valkovu. Mēnesi lielgabals ir parādīts arī Žorža Meliesa 1900. fantastiskajā filmā Ceļojums uz mēnesi. Tas bija tiem laikiem izcils darbs ar vizuāliem efektiem, kas padarīja savu autoru slavenu. Ceļojumu uz mēnesi sarīko visai kolorists profesors Barbenfūns, ko tēlo pats Melvies. Vēl vienu eksotisku projektu, lai aizlidot uz mēnesi, izdomā poļu dramaturgs Ježijs Žulavskis, kas saraksta plašu mēnesi triloģiju uz sudrabotās planētas, uzvarētājs un vecā zeme. Šā romāna darbība notiek tikai uz zemes, kur galvenais varonis aizlido no šā kosmonauta draugs, tā kā negrib rīkot glābšanas ekspedīciju, jo lidojums uz mēnesi acīm redzot nav sekmīgs un beigās tā ar neko nesarīko.
Autors pārstāv dzīves nogurdināto dekadences stilu un ir apuroši pesimistisks. Pesimisms jau var būt dažāds. Pirmā romāna darbība notiek apmēram mūsu dienās, 100 gadus pēc Žila Verna nāves. Ekspedīcijas idejas pieder kādam īra astronomam, to realizē portugāļu inženieris par poļu miljonāru ar korekstu naudu. Darbs notiek uz zemes, no zemes ieraksta milzu lielgabalu, lādiņā ievietojas 5 pasažīri. Darbs ir sekmīgs, un ar pēdējā ziņu no astronautiem pa bezvadu telegrāfu ir tāda, ka lidojums norit sekmīgi. Tomēr tālāk par 260,000 kilometriem safar nesmēs. Pēc 6 mēnešiem uz mēnesi dodas otrā ekspedīcija ar 2 cilvēkiem, taču tā beigas ar katastrofu. Pirmais lādiņš tikmēr sasniedz mērķi, taču nosēžoties aparāts tiek bojāts, viens astronauts aiziet bojā. Atgriezties uz Zemi pārējie nevar. Izkāpuši uz mēnesi hermokostīmos, astronauti pārpūvē savu aparātu par visurgājēju ar īpašu elektromotoru. Tāds ārkārtīgi grūts un mokošs reizes uz mēnesi neredzamo pusi. Pēc tā laika priekšstatiem, tā kā mēnesi vērts pret Zemi tikai ar vienu pusi, iespējams, ka visa mēnesi atmosfēra centripētas spēka izpaidā ir aizplūdus uz mēnesi otru pusi, kur tad būtu iespējams izdzīvot. Situācija neuzlabo tas, ka astronautu vidū ir tikai viena sieviete un starp vīriešiem izceļas konkurences cīņa par to, kurš kļūst par viņas vīru iespējamā tālākā dzīvē. Jo citādi kāda jēga censties izdzīvot, ja palīdzību no Zemes tāpat nav ko gaidīt. Grāmata ir pārpilna ar ilgām pēc zaudētās Zemes. Bezcerība rādīt tik iespaidīga, ka grāmata nav iespējams aizmirst no daudz gadus pēc tās izlasīšanas. Pēc 700 gadiem uz mēnesi nosarīšs vēl viens kosmiskais kuģis no Zemes. Par šoreiz pilotē viens cilvēks vārdā Mareks, un viņš sastop uz neredzamās puses savu cilvēku civilizāciju, kas izveidoties no tiem izdzīvojušiem. Viņu sagaida kā varoni uzvarētāji, par kur stāstītas senās leģendās. Izrādās, ka cilvēki bezcerīgi cīnās ar mēnesi aborigēniem, cikspārņu cilvēkiem, šermiem, kas viņus ir padarījuši par beztiesīgiem vergiem un liekas par barību. Lavsks tā attēlo šermus. Viņiem zem platajiem spārniem un uz kauliem izstieptās plēves ir kaut kas līdzīgs lokanām čūsveitīgām rokām ar 6 pirkstu daunām. Visu ķermeni klāj melns īsts apmetojums, tas ir mīksts, biezs un spīdīgs tikai pieres, un šīs daunas ir bez apmetojuma un baltas. Šajās daunās ir viņu spēks. Ja viņiem izdodas ar abām daunām pieskārties kailam cilvēku ķermenim, tad cilvēku sāk kratīt drebuļi, moka sāpes, un dažreiz pat iestājas nāve. Un jāsaka, ka pieskāriens rada arī seksuālu baudas sajūtu, kas laikam ir vēl briesmīgāk. Cilvēki ir noslīdējums feodālismā, un pret selenītiem viņiem nav ieroču. Markam ir jaunās tehnoloģijas, un viņš iesaistās karā cilvēku pusē, reiz uzņemoties arī progresoru amatu. Cenšas pārliecināt vietējos, lai viņi atteiktos no feodālisma. Cīņa pārsviež uz sikspārņu cilvēku alām, gan arī izdodas uzvarēt, tomēr daļai ienaidnieki izdodas izbeigt. Arī Marekam beidzas no Zemes paņemtā munīcija un cīņa atkal ir zaudēta. Sašutušie cilvēki uzskata, ka Mareks nav nekāds uzvarētājs, bet viltvārs, ja nav spējis ienaidnieku piebeigt. Tā jau īsti viduslaika cilvēki viņu ar vieglu roku novērš no vakardienas elka un soda viņu ar nāvi. 1976. 77. gados Ježijs Žulavska radinieks kino režisors Andžejs Žulavskis uzņem filmu pēc savu priekšteču romānu motīviem. Filmu aizliedz un daļai iznīcina. Tikai 80. gadu beigās to, cik iespējams atjauno un parāda publikai. Tūkstošās vietās skan režisora komentārs. Protams, tā ir filma pēc motīviem, tur, acīm redzot, ir salikt kopā abi pirmie romāni, jo tur gan ir
ceļš mēnešu šo pusi un dzīvi tajā pusē, bet tomēr atgriežamies atpakaļ tālākā pagātnē. Joprojām nerimstas iepriekš minētais Henri de Graffigny, kas 1915. 16. gadā piedāvā īpašu balistu, kas spēj kā katapulta aizmest uz mēnesi lādiņu ar apkalnu. Pavisam viņš piedāvā 3 projektus. Aizmest kosmisko kuģi uz mēnesi piedāvā krievu rakstnieks Andrejs Platonovs, garstāstā Mēness bumba, kas publicēts 1926. gadā. Inženieris Pēters Kreitskovs, romāna stāsta autors izdomā katapultai līdzīgi iekārtu un pacer dodas uz mēnesi. Tikai nevis lai nolaistos, bet tikai atlidot. Tomēr viss beidz traģiski. Mēnesi izrādās vienas lielas smadzenes, kuras darbības rezultātā izgudrotais zaudē prātu. Mazāk kā 100 gadu pagājuši no tā laika. Vēl viena metode, kā sasniegt mēnesi, rodas 19. gadsimtā, un tiem laikiem ir absolūti fantastiska. Runa ir par gravitācijas ekrānu, vai vienkārši par antigravitāciju. Pirmais, kas tādu ekrānu attēloja savā grāmatā, bija amerikāņu ekonomists George Takers. 1827. gadā viņš ar pseidonīmu Josephs Etterlijs izdod grāmatu Ceļojums uz mēnesi ar dažām ziņām par Murosofijas ļaužu un citu lunariāņu manieriem, parašām, zinātni un filozofiju. Kāds amerikāņu fermeris ceļo pa pasauli, viņa kuģis iekļūst vētrā un piestāj pie Birmas krastiem tālu no kuģa ceļiem. Te fermeris Etterlijs satiek vecu vientuļnieku no tālās pilsētas Benereses. Vientuļnieks pastāsta, ka Benereses zinātnieki ir tik tālu priekšā citiem, ir pat atklājuši elementu lunāriju, kam piemīt antigravitācijas īpašības. Tāds nosaukums tam dots tāpēc, ka to pievelk mēnesis. Izrādās, ka vietējos kalnos tāda lunārija ir pa pilnā. Abi divi pēc saglabātiem rasējumiem izgatavo no tā kosmisko kuģi. Tā kā jau toreiz daļa cilvēku zināja, ka kosmosā gaisa nav, tad īpašās tvertnēs tiek ņemts līdz gaisa elpošanai. Romānā attēlotie selenīti gan nav vairs tik interesanti, jo gandrīz neatšķirs no cilvēkiem. Tikai mazākās gravitācijas dēļ ir darbīgāk un spēcīgāk par cilvēkiem un jājam zirgu vietā izmanto suņus. Doma par to, ka selenītiem vajadzētu būt vairākiem par cilvēkiem, kas ir pieraduši pie lielākas slodzes rakstniekam prātā neienāk. Nākošais rakstnieks, kuram pieraksta antigravitācijas izmantošana, ir Aleksandrs Dumas ar stāstu Ceļojums uz mēnesi. Taču tā ir kļūda. Mīnus matērija ir pieminēta pēc mēneša iznākušā kādā anonīmā mistifikācijā. Protams, ka mums vēl ir jāpiemina slavenais Herberts George Wells ar romānu Pirmie cilvēki uz mēnesi. Te mēs satniekam zinātnieku keivoru, kas sintezējas vielu, kas ir necaurlaidīga gravitācijai keivorība. Wells parasti savus romānus rakstīja uz zinātnisku hipotēžu bāzes. Arī tagad viņš izmanto daļu zinātnieku domas, ka mēnesi atmosfēra naktīs sasalst, bet dienā atkal atkūst. Tāpēc dzīvību uz mēnesi būtu iespējami tikai pazemē. Wells selenīti ir pazemē dzīvojuši kukaiņiem līdzīgi radījumi. Tos tad arī ierauga uz mēnesi keivors un viņa ceļbiedrs Bedfords. Tas ir viens milzīgs skudru pūznis, kurā katrs profesijas pārstāvim ir savus darbam vislabāk piemērots izskats. Par visu pūzni valda lielais lunārijs, milzu smadzenes ar vārdu ķermeni. Un selenītiem ir ar savi mājlopi mēnesi govs. 20. gadsimta 20. gados selenīti pamazām aiziet otrā plānā. Tā ir filma, kas ir veidota pēc Wells romāna vai seriāls. Ceļotāji jau
izkāpj uz mēnesi. Tā. Tātad 20. gadsimta, 20. gados selenīti pamazām aiziet otrā plānā. Jo pamazām sūta pēdējās ceļš augas par to, ka viņi vispār ir un ka varbūt uz mēnesi vispār dzīvības nav. Tāpēc selenīti paglābi pagaidām tikai darbos, kas domā tikai izklaidēji vai pārceļas uz bērnu literatūras lauciņiem. Sākot ar 1919. gadu slavenais partizāna autors Edgars Reizs raksta triloģiju, kas vēlāk tiek izdota kā viena grāmata Mēnesis meitene. Kā viena grāmata viņš iznāk 26. gadā, bet atsevišķi tie izdevumi iznāk ātrāk. Kā parasti, Berovs apraksta visdažādākās rases un arī uz mēnesi dzīvo. Pirmkārt, divas cilvēkveidīgas rases. Viena ir kalkari. Jāsaka, kad sākumā viņš ir gribējis rakstīt vienu grāmatu ar nosaukumu Zem sarkanā karoga. Domājot aprakstīt padomi Krieviju un ar bolševikiem kā galveniem ienaidniekiem. Bet viņa izdevējiem tas nepatika, un Berovs romānu pārveidoja un iztaisīja par Mēnesis meitenes turpinājumu. Un savukārt tie kalkari ir faktiski pārveidoti bolševiki. Tātad kalkari ir viena no divām cilvēkveidīgām rasēm uz mēnesi, kas dzīvo pavadoņu iekšēnē, kur ir dzīvībai piemērota vide. Zemes zinātnes atklājuma iespējā selenītiem nāks atkāpties uz apgabaliem, ko no zemes nevar novērot, jo ir pilnīgi skaidrs, ka mēnesis redzamā pusē nekādas civilizācijas nav. Uz mēnesi pilsoņu kara rezultātā pie varas nonāk vecāko grupa, kas sevi par domātājiem, bet citi tātad par kalkariem. Viņa pārsvarā ir liela ar dažādu krāsu un garumu matiem un līkiem deguļiem. Kalkars savu līderu Ortis vadīt uzbrūk ar zemē. Kalkara reliģija nav skaidra, bet tur ir zinām nojauksmi par reinkarnāciju. Otra cilvēkveidīgā rasa uz mēnesi ir ugarsi, kas atšķirs no zemes cilvēkiem ar marmoru baltu ādu un spīdīgiem tumšiem matiem. Kādreiz viņa rasa atšķēlās no kalkariem un patvērās Laitas pilsētā, lai gan varbūt arī citas pilsētas. Pilsētai uzbrūk Ortis, spēku un iespējams viss tās iedzīvotāji iet bojā. Trešā rasa, kas apdzīvo mēnesi iekšieni, ir vagazi. Viņi ir cilvēku ēdāji un ļoti kareģīgi. Mēnesi dzīvnieku gaļa viņiem ir indīgi. Vispār mēnesis tā kā maziņš, kad civilizācija ir apēdusi visus derīgos dzīvniekus, palikuši tikai indīgi. Tāpēc šie te vagazi kurš palika par cilvēku ēdājiem. Viņi ir ļoti spēcīgi un ātri četrkāji, līdzīgi kentauriem, kas spēj nest cilvēkus uz savām mugurām. Tomēr viņiem nav sešas. Bet mākslinieki jau tikko izdzird vārdu kentauri, tā tūlīt zīmē 4 kājas, 2 rokas. Taču, Berovs jau raksta par viņiem tā, ka viņiem ir tikai 4 ekstremitātes. Un priekškājas viņi var izmantot arī kā rokas un var stāvēt uz 2 kājām. Viņiem ir labānis krāsā, gandrīz violēta, bet galvaskaus ir garāks un platāks kā cilvēkiem. Uzbrukot zemē, kalkari nogādā uz to arī kā 1000 vākārus. Tā kā nav zināms, cik to pašlaik ir uz zemes un vai vispār ir. Vēl kāds zīmīgs dzīvnieks uz mēnesi ir rimts.
Tas ir čūsveidīgs 5 pēdu garš abinieks ar 4 vargu kājām. Tā platās galvas vidū atrodas tikai viena acis, un kā vispārējie mēnesi iemītnieki, tas ir indīgs. To uzskata par ļoti zemu radību, tāpēc nosaukt uz mēnesi kādu par rimtu ir vislielākais apvainojums. Mēnesi iemītnieki savu pasauli sauc par vanahu. Tā kā mēnesis ir luna, kā mēs to saucam, no ārpusi neapdzīvojama, tad visa dzīvība atrodas tās iekšienē, kur ir liela tukšumi, kur ir atmosfēra, plaši meži, zāle, dzīvnieki un daudz ūdens. Iekšien apgaismo rādīdaļiņas un saules stari, kas ielaužas ar mēnesi krāteriem, pusiem. Tā kā visas neindīgās dzīvības formas uz mēnesi ir iznīcināts, tad visi 3 rases karo savā starpā par pārtiku. Kādreiz ugarsiem bija augsta attīstīta tehnoloģija un kultūra, taču tagad tā ir barbarisks pasaule. Nu, parodam jau visu pasaules barbarisks. Tālāk. Tā. Nu, lūk. Bet, protams, galvenais triloģijas varonis ir cilvēks, admirālis Julians, kas vairākos iemiesojumos pārdzimstot no jauna savos nākotnes radiniekos atvaira mēnesi iemītnieku uzbrukumu uz zemes un beigās atbrīvo no tiem zemi, bet tas jau notiek 25. gadsimtā. Vēl 24. gadā Krievijā izdod kādu Viktora Gončaro romānu Psihomašīna. Tā ir kaut kāda līdzīga kosmiska opera, kur komjaunietis Andrejs atbrauc atpūsties uz laukiem, iepazīstas ar kādu zinātnieku Veprēvu, spriežot pēc vārda. Tā izrādās, ka viņš ir baltais, kas plāno pēc senas mēnesi iedzīvotāju tehnoloģijas izgatavot psihokinētiskas enerģiju izmantojošu mašīnu, lai pakļautu visus pasaules cilvēkus savai varai. Nu, grāmatas varoņi, zinot, ka mēnesis ir apdzīvots, dodas uz turieni un atrod uz 2 kājām staigājošus zilonēnus, kas visumā ir vergu rase, nebezi, kurus eksploatē atkal diezgan tādi miesās pavāļi veici, un, respektīvi, lasiet Žila Herberta Velsa laika mašīnu. Protams, kad tas komjaunietis iztaisa revolūciju uz mēnesi, un redzēt uzvarētāji, tos eksploatātors nogāž, un viss ir kārtībā. Un varoņi dodas atpakaļ uz zemes, kur arī uztaisa to vispasaules revolūciju. Ļoti populāra tēma tā laika literatūrā. Te vienkārši var pieminēt nepalaikus. Un bija tāds padoms populāri ar zinātnes popularizētais Jakovs Perelmans, kurš no 19. līdz 29. gadam izdevā populāru zinātnisku žurnālu Dabas darbnīcā, kurā tajos gados tika publicēti arī rietumu fantastiskie stāsti. Viens no tādiem ir Aleksandra Filipsa stāsts Mēnesis pasaules kauns. Respektīvi, mēnesis civilizācijas bojā, mēnesis civilizācijas pārstāvi dodas kosmiskajā kuģī uz Zemi, bet tas notiek dinozauru laikos. Tie radījumi ir vairāk līdzīgi kukaiņiem, bet viss beigās ar to, kad nejauši viens dinozaurs ņem un samin viņu raķeti ar visiem ciem. Un pateicoties šim te
radījumam uz zemes dzīvojam tagad mēs, nevis kaut kādi skudurveidīgi radījumi. Tāds humoriņš. Vēl var pieminēt, kad 29. gadā iznāk franču rakstnieka Alberta Bailī fantastiskais romāns Ēteris Alfa, kur arī ir aprakstīti mēnesis iemītnieki un kosmiskais kuģis Ēteris Alfa, kā arī nosaukt, tā grāmata ir, kad romāna varonis tolaik pārvērš šos pasaules telpas ēteri šķidrā un pēc tam cietā stāvoklī izbūvē kosmisko kuģi, ar kur dodas uz mēnesi. Mēs tagad ēteri lietojam tikai pārnestā nozīmē, bet tajos laikos vēl domāju, ka ēteris ir tāda pirma viela, kas piepilda visu telpu. Un šoreiz viņu mēnesis iemītnieki šajā romānā ir dažādas 6 tādas zvaigžņu veidīgas uguntiņas, kas ir dzīves un saprātīgas elektrības sekojumi, kas dzīvo no svārstībām. Taču baidoties tā zemes cilvēki ir ieradušies iekarot mēnesi, tad viņi izmanto elektroviļņus, lai iznīcinātu dzīvību uz zemi, taču minētais zinātnieks, kas ir radījis iespēju ēteri padarīt par cietu vielu, izveido ekrānu, lai visus viļņus apturētu un tam līdzīgi. Kā jau iepriekš teicu, tad tālāk jau uz mēneša dzīvības formas kļūst sastopams tikai primitīvākajos veidos un sacerēt tur dzīves radības uz mēnesi vairs neviens necer. Tāds saprātīgs. Bet saprātīgas būtnes uz mēnesi pārsviešās tikai uz bērnu. Te var minēt no Nosam triloģiju par Medinīti uz mēnesi, tas ir 3. romāns, kur parādīta kapitalistiski kā sabiedrība kariķēti un protams, no komunismu ieradušie nezinīgs un viņa draugi tur, viņa draugs tur iekļūst visādās nelaimēs, kamēr beigās atsteidz palīgā. Viss pārējie tur mazie ļautiņi no tā romāna. Varētu būt, ka vecāki kājumu cilvēki viņi ir lasījuši, lai gan šodien jau tagad arī viņi var nopirkt to grāmatu, bet galvenais, kad Wikipēdijā ir piebilstot par to romānu, ir teikts, ka lai gan viņš ir toreiz bija 50. gados rakstīts kā pārspīlēta tā laika kapitālisma kritika, taču 90. gados viss tas, kas tur ir attēlots, burtiski kā naglai uz galvas atbilda par Krievijas tā laika mežonīgo kapitālismu. Tā. Tur vēl viens šitas te multiplikators jau mūsu laikos sacer tādu romānu turpinājumu Minhausena piedzīvojumiem, kur viņš ar saviem draugiem dodas uz mēnesi, atkal alās satiek mēnesi iemītniekus, kuri ar 3 kājām un galvu, kas brīvi lidinās virs ķermeņa. Te, protams, notiek visādi piedzīvojumi viņiem, bet kā saka, nekas nopietnas. Mēnesis
Mēnesis jau ir neapdzīvota planēta, lai gan šajā Riča Langa filmā Sievietes uz mēnesi, kas ir viena no nopietnājām zinātnisku fantastiskajām filmām, parādīts, ka tiek būvēta mēnesi raķetes, un kā viņš tur lido, un kā viņš ir nolaišās uz mēnesi, tomēr atmosfēra viņiem ir. Lai gan, vispirms kosmonauts iznāk ārā, pārbaudīt to, vai gaisa derīgs elpošanai. Kad viņš tur uzdedzina sērkociņu un izrādās, ka tas deg, tad tas nozīmē, ka skābeklis ir, un tad viņi ņem nost to skafandru, tālāk viņi pa mēnesi darbojās jau bez. Lidojums tur notiek tāpēc, ka minētais profesors, kas to lidojumu sarīko, tic, ka mēnesi ir daudz zelta. Bet selenīti, kā jau teicu, palikuši tikai bērnu literatūrā un šajā filmā nemaz neparādās. Toties pēc šīs filmas rodas vieni no pirmajiem mēnesi raķešu projektiem, ko amerikāņu ilustrators, gan ne tehniķis, George Horācijs Deivis izveido. Te mēs redzam viņa iedomātās mēnesi raķetes, kas izveidot daudzpaklāt raķetes schēmu, kāds viņš varētu to iecerēt. Tālāk tiešām tāds selenītu vai neuzliekjās no tā nosaukuma. Varbūt sauksim par lunītiem. Mēnesi apraksta Roberts Heinleins divos savos romānos agrīnajā darbā Raķešu kuģis Galileo. Ļoti gudrs puisis ar savu radinieka zinātnieku palīdzību izveido, tas uzbūvē mēnesi raķeti, dodas uz mēnesi. Darbs sarakstīts 47. gadā, un tur viņš sastop vairs ne selenītus, bet slepenu nacistu mēnesi bāzi, kur patvērušies pēc kara no Vācijas padzītie nacisti. Protams, ka puisis cīnās ar viņiem uzvaru un atgriežas sevis kā varonis. Tas ir viens no pirmajiem Heinleina darbiem, kas ir viņa tā sauktājā pusauģa sēriju grāmatās sarakstīts. Pēc tā viņš paliek, tā saka, vairāk pieaugušajiem domāts rakstnieks, un vēl viens no viņa slavenākajiem darbiem mēnesis ir Skarba kundze. Grūti iztūkot, mēnesis ir Skarba kundze, jo mums viņš ir šitajā vīriešu dzimtē, bet pie viņiem laikam ir sieviešu dzimtē angliski. Šeit darbība arī bez jebkādiem mēnesis iemītniekiem notiek. Vienkārši uz mēnesi ir nodibināta zemes kolonija, kur sāk cīņu par neatkarību, lai viņu atzītu par neatkarību valsti. Protams, zeme atbild ar ekonomisku blokādi, taču galā mēnesis izcīna neatkarību. Kaut kas līdzīgs kā Amerikas neatkarības cīņām. Vēl uz mēnesi atgriežās arī Arturs Klarks. Arī viņa darbos te ir mēnesi putekļu krišana, stāsta par to, ka mēnesis ir apgūts, kā notiek pa mēnesi jūrām, ko klāja ļoti biezi putekļi,
Toreiz bija tāda teorija, kad mēnesis varētu klāt baigi biezie putekļi no meteorītu nemitīgas bombardēšanas, tur viss sašķēlies, un tad speciāli mēnesi aparātu vadāt turistus, un tad viens tur mēnesi trīcē notiek nogrimstrējās jūras dibenā, un kā viņiem tur iet, kā viņš izglābies. Nu, nekādu mēnesi iemītnieku, protams, jau sen vairs tur nav. Nu, tad vēl 2001. Gada kosmiskajā Odisejā, ja kāds atceras, tad uz mēnesi atklāja pirmo monolītu, laikam, ko noslēpumaina pirmējo rase ir atstājusi kā zīmi cilvēkiem, ka viņiem tas jāsaprot, laikam, kamēr un jāatrod tad, kad viņi jau sasniedz zinām attīstības stāvokli, lai varētu stātos sakaros ar šo galaktikā dzīvojošo rasi. Bet, mēnesi iemītnieku lomu pārņem citplanētieši no citām planētām. Te varētu vēl atcerēties krievu rakstnieka Viktora Ņevinska romānu Zem vienas saules, kas ir izdots 1974. gadā. Romāna darbība. Beigas jau. Tātad, uz mēnesis, tātad, labi, izlasīšu. Romāna darbība iesāks uz Marsa. Marsieši tikpat ne ar ko neatšķiras no cilvēkiem, tikai romāna darbība norisinās pirms daudziem miljoniem gadu. Tad uz Zemes marsiešu valoda arbinādas, vēl dinozauru laikmets, bet uz Cereks, uz Marsa valda mazākuma diktatūra ar degradētu kapitālismu iezīmēm. Zinātne tehnika sasniegus augstu līmeni, taču iestājas dziļs pagarumums, bioloģisks nogurums rada pasivitāti un vienaldzību. Tādos apstākļos daži zinātnieku iniciatīvu tomēr izpaužas rīkojot ekspedīciju uz Zemi. Ekspedīcija aizņem romānu centrālo daļu. Marsieši izmanto savu bāzi uz mēnesi, kur parasti sūta sabiedrībai nevēlamos locekļus. Sastopoties ar krāšņo mezosajēras dabu, viens no romānu varoņiem nonāk pie secinājuma, ka tieši arbinādi nākotnē var kļūt par jaunas civilizācijas šūpuļu. Tāpēc viņš apstāj uz mēnesi kapsulā savu piedzīvojumu aprakstu, un to arī atrod Zemes kosmonauti, kas pēc tam ierodās uz mēnesi un atšifrē visu to. Vēl pat labam mēnesis citplanētieši un tam līdzīgus izmanto tikai visādu sazvērestības teoriju un ufologu pārstāvi, pētot it kā noslēpamainas vietas uz mēnesi, kurās varētu būt citplanētiešu bāzes. Piemēram, pēc ufologu ziņām 1953. gadā tā laika ASV prezidents esot ticies, tas Dwights Eisenhowers, esot divas reizes lepeni ticies ar citplanētiešiem Edvards Skarbāzē, kur bija nosēdušies 5 citplanētiešu kuģi. Ar ASV varas iestādēm un citplanētiešiem esot noslēgts līgums. Pirmais, neviens neiejaucas viens otru lietās. Otrais, ASV tur slepenībā citplanētiešu ievēršanos. Treškārt, citplanētieši piekārtā ASV savas tehnoloģijas. Ceturtkārt, citplanētiešiem ir tiesības regulāri priekš eksperimentiem pagrābt Zemes cilvēkus bez viņu ziņas. Un piekārt, arī citplanētieši nodod savējos amerikāņu rīcību. Tad rodas gan tikai jautājums, kāpēc amerikāņi pēc tādām ziņām sen jau nebrito uz zvaigznēm un kāpēc viņi zaudēja Vietnamas karā. Irāk arī zaudēja.
Nu jā, tur jau var, jā. Augļi sanāk 15. Nu, lūk. Es šādas teorijas nosaucu par populāro fantastiku, bet, nu, tās ir populāras, nu, varētu teikt. Nu, bet, protams, mēs jau vēl slēp dažādas noslēpumus un vēl gaida jauna atgriešanos. Tas viss. Tam nav nekāda jau. Labi, Tā, tad mēs ar nelielu pārtraukumu